47. Kāpēc tu pagriezi tā? Kā? Mani neredz tagad. Tā arī bija. Nebija. Tā tad labvakar vai cik ir pulkstens? Labdien! Mēs esam, kas mēs esam? Pastāst. Zan, tev ir tā iespēja. Man ir iespēja runāt. Tev ir iespēja runāt, jo vēlāk tu nerunāsi neko. Mēs esam podcasts Gen Mix. Pagaidiet, es vispār esmu ārpus. Jā, pagaid, mums vēl nav viesis ieradies. Tātad. Labdien! Ei! Vispār. Labi. Kas man ir jāsaka? Karoči, mēs ar Zanu izdomājam, ka mums būs podcasts, kurš saucās Gen Mix. Ņemot vērā mūsu tā kā Age gap. Gadu starpību. Un mēs padomājam, ka mums īstenībā, neskatoties uz to, ka mums ir gada starpība, mums vienmēr ir par ko parunāt. Jā, diezgan liela gada starpība, es gribētu teikt. No filozofiskām tēmām, kā mums citreiz gadās. Jā. Nu, kaut kā 10% no visu mums sarunām varētu būt filozofiskas. Pārējie 90 ir... Lai iet 15. Labi, lai iet 15. Anyway, šodien mēs filmējam pirmo savu podcastu epizodu un mums ir īpašs viesis šoreiz. Pirmais, starp citu. Lūdzu, welcome, Zigi. Zigim, radot viņam mikrofonu. Jā. Zigim ir tas gods vispār būt mūsu pirmajam mūsu viesam, vai ne? Mūsu Gen Mix podkastā. Yeah, Gen Mix, you know. Starp citu, vakar Zigmāram bija dzimšanas diena, vai ne? Mēs tev vēlreiz apsveicam tev ar dzimšanas dienu. Paldies. Un, tu vari runāt. Es padalīšu. Gan jau dzirdēt. Skaļāk vienkārši runāt. Tātad mēs tev ielūdzam šodien, lai aprunātos ar tevi par ļoti interesantu tēmu, kas ir saistīts ar veselīgu dzīvesveidu, vai ne? Dzīvesveidu kopumā, jā, jo mēs esam pamanījuši, ka tu pēdējo, pusgadu laikā, laikam, jā, esi ļoti mainījis vispār savu visu dzīvesveidu, kas ir ļoti netipiski, tā kā tu pamainījies uz to pusi, kur ir ļoti netipiski Zigim. Nu tā, tam tēlam, kurš ir bijis iepriekš. Jā, tam Zigim, kur mēs pazinām, tā kā tas vispār nav tipiski to, ko tu dari vai nedari šobrīd. Jā. Vai tu varētu pastāstīt par šo? Jā. Kā tev vispār, kas notika? Jā, paldies par vārdu, ka dodat man vārdu šajā raidījumā. Jā, man dzīve uzmet salta un es... kā arī izplet mēģina te nosēsties kaut kur. Tad uzpūta vējš un mani panesa vispār uz citu pusi. Jā. Tagad man ir jāiepazīst, droši vien. Vairāk cilvēki gan jau nepazīst. Tu domā, vairāk cilvēki skatīsies šo podcastu, ja? Es domāju, ka vairāk no viņiem, kas skatīsies, man, nezinu, par mani stāstīs. Tātad Zigis. Un nedaudz, background, kas tu esi? Zigis. Gadi jāsauc, ja? Varbūt, kā tu teici vakar, Zigim ir palicis 25 gadu vakar. Jā, parasti domā, ka man ir bišķi vairāk, bet nē, vakar 25. 16 plus, kaut kā tā. Es kaut kādas, no 1995. gada, ja? Tas ir... Tas ir pagājušais gadsimts, yes? Es aizrījos. Pagājušā gadsimtā sāku strādāt bāru jomā, ja? Lēju gatavoju cilvēkiem, lēju kokteļus, dzērienus. Cik daudz tu esi pieredzējis, kad pāri letēji skaties, kā cilvēki aizrījās ar saviem dzērieniem? Oi, tas ir bijis ļoti daudz. Esmu reizē arī aizrījies ar viesiem. Viss visāds. Šeit mēs ieskatāmies, šķirstam lapas puses, ja, mūsu grāmatiņā. Pašķīrām bišķi uz priekšu pa tālu. Būs stāsts no bāru štelītēm, jā, bārmeņu, kā saka, bārmeņu stāstu ladīta.
Tad cik sen tu sāki strādāt bāros? Es teicu, no pagājušā gadsimta 95. gada. Es aizrījos tajā brīdī, es atvainojos. Šobrīd sanāk 30 cik gadi jau, ja? 30. Jā, nu pēdējos kaut kāds Tikpat daudz kā man šobrīd. Pēdējos kaut kāds. Iedomājies, es piedzimu un Zigis jau bārā strādā. Jā, tas tā izklausās, ok, interesanti. Bet, nu jā, tas tā, Labs. tā bija. Tad, jā, Nedaudz tuvāk mikrofoniņu. bet, nu es viņu pat kaut kur Piesprost, jā. piestiprināt. Ka nenokrīt. Oh, yeah. Nu, tagad būs, ja? Man gan jau kā sajies, es ceru. Tā jāiešo. Tā tad. Tāda 30 gadus tu esi nostrādājis šajā sfērā. Jā, bārs, viesmīlība, pārsvarā, caterings. Haterings. Nu, izbraukt, paēdināt, aizbraukt. Tas, man liekas, ir tāds... Nu, mans galvenais bija dzīves, tas tajā laikā bija dzīves moto. Es esmu kalps. Jā. Nu, no turienes arī nāk. Nu, viesmīlis, jā, bet man vairāk patīk kalps, jo es izdaru visu, kas ir vajadzīgs tev, lai tu būtu paēdis un padzēris, lai tev būtu forši pavadīts laiks. Parūpējies par to, lai cilvēki labi pavada laiku. Jā, jo tas viss, nu, tajā laikā, kamēr es burzījos pa visiem tiem krogiem, bāriem, klubiem un tā tālāk, kazino, ļoti daudz visu kaut ko iegūju priekš sevis, iemācījos, nostiprināju un sapratu daudzas lietas. Viena no tām ir par veselīgo, kad es atradu sevī podziņu, kur es māku ieslēgt party animal mode, un tas viņu var ieslēgt, var izslēgt. Es varu būt party animal, es varu būt super veselīgs cilvēks, es varu būt super mierīgs, es varu būt pilnīgi crazy. Jā. Tā kā vienā posmā tu vari... Vienā brīdī, jā, mēs šobrīd runājam šādi, es ieslēdzu podziņu, es esmu easy going, čau. Nu tā. Čilgai. Jā. To es iemācījos stāvot bāram vienā, nu, tajā pusē, kur lej. Un tad arī pa tiem gadiem es esmu iemācījies tur droši vien psiholoģiskas lietas un tā, kā bārmeņiem tur, esmu dzirdējis, uzklausījis ļoti daudz stāstus, asars esmu slaucījis daudziem cilvēkiem. Tur ir viss kaut kas bijis tajā laikā. Un tas viss kaut kā ir salicis tā un kopā, kad es, man patīk izklaidēt un darīt, lai forši apkārtējiem cilvēkiem. Es tur runāju par viesmīlības. Tā kā ikdienā tev nepatīk to darīt? Nē, ikdienā tas man vienkārši, tā man ir ikdiena, jā. Man tas ir, tas tā vienkārši ir un viss. Tā 2 vārdos. Ok, un tad ņemot vērā visu tev to 30 gadu pieredzi. Izrēķinam kalkulatoriņš. Strādājot šādā nozarē. Pēc šīm 30 gadiem, kā mēs jau iepriekš minējām, kaut kas ir noticis, vai ne? Un tu esi mainījis to visu skatu. Uz ko? Savu dzīvesveidu. Nē, vienkārši, kā cilvēks, savas vērtības, kā cilvēks, kurš strādāja bārā, let's be honest, tā kā tu arī laikam ļoti daudz lietoji alkoholu pa visu šo laiku, vai ne? Ir gadījies. Tātad šobrīd šis ir mainījies. Jā. Vai tu varētu pastāstīt par to, kā tu līdz tam nonāci? Un kā tas tev ir šobrīd ietekmējis, kas ir mainījies, kā tu jūties vispār ikdienā? Tā, kardināli mainot savu dzīvesveidu. Tas droši vien kaut kādu laiciņu notika. Tas nav tāda čika un tagad. Tas ir kaut kā kultivējies iekšā tādas domas. Daudz ir bijušas. Esmu grāmatas daudz palasījis un
paskatījies kaut kādas filmas un tā. Un sapratu, ka, tad, kad es esmu pārtienamo modu čals, viss ir forši, bet, es tā kā tāds tornado un apkārtējie cilvēki vienkārši tiek traumēti. Un tad es mēģināju savākties, un tad es tās savācos tā riktīgi un sapratu, ka es varētu arī to alkoholu nelietot, es varētu nesmēķēt, es varētu vispār neko tādu, kas skaitē man nedarīt. Un tad, vienā dienā vienkārši es pamodos un sapratu, ka, come on, es šodien neēdīšu. Un tā es neēdu kaut kādas 3 dienas, dzēru tikai ūdeni un tēju. Jā. Un tad, kad es izgāju no tā badošanās moda, tad es sapratu, man arī vairāk negribās gaļu ēst, man arī vairāk negribās pienu lietot, man vairāk negribās vispār uzņemt kaut kādas lietas, ko man it kā organisms neprasa. Un tā es tagad jau kādu laiku dzīvoju tādā super veselīgajā modiņā. Un ir tagad, es jau iepriekš tam visam biju gājis cauri, vienkārši tas bija tāds garām ejot, pieskāros, tur baigi forši, bet man interesē tomēr ar formulu braukt pa trasi. Es atceros kaut kad pirms, es nezinu, kaut kādu laiku atpakaļ. Man liekas, tev bija tāda jau posma, ka tu domāji, labi, es tagad nedzeršu, vai es tur nesmēķēšu, vai ne? Es nesmēķēšu, vai tur es vēl kaut ko nedarīšu, un tā kā tu kaut kādu, nedēļu tu to nedarīji, bet tad atkal atsāki, vai ne? Bet kas tad tagad tā kā notika? Jo tagad tu reāli esi tā kā mainījis vispār, tu vairs vispār nelietot. Man tagad ir dīvaini vienkārši, ka zigas tā var. Pirmkārt, man liekas, tā badošanās iedeva tādu impulsu. Jā. Jo pēc tās badošanās mans organisms palika viegls tāds. Attīrījās. Jā, varētu tā teikt. Un, ir vēlāk droši vien parādīšu jums ir video, kur cilvēks izskaidro, kas notiek ar organismu, kad tu sāc neēst. Jā. Un es to pēc tam, kad es jau biju to izdarījis, noskatījos un sapratu, tiešām tā arī bija. Un man principā restartējās. Visa sistēma restartējās un domāšana bija jau ieslēgta sen atpakaļ domāšana, ka es gribu būt veselīgi un tā tālāk dzīvot. Un pēc tā restarta tas viss vienkārši tā, hop, tagad. Jā. Un viss, es, kā es jau minēju iepriekš dažiem cilvēkiem, kad es tagad maucu tā kā ar ātrgaitas kaut kādu vilcienu un spoguļos skatos atpakaļ, kā ātri aiziet viss tas sliktais, kas bija. Un priekšā forši saulaini, pagaidām neko tur nevar redzēt, tur ir beigās gaismiņas, lampiņas un tā tālāk. Bet, tas ir tas, man liekas, tas veselīgais, foršais, kas man dod enerģiju. Kaut kā tā. Zana, pajautā, ko Zigim. Man vairāk interesē tie stāsti, tie pieredzes stāsti, vai vienkārši stāsti no bāra laikiem. Jā. Ko tu tur esi uzzinājis, ko tu tur esi piedzīvojis, redzējis? Kaut ko interesantu pastāstīt. Interesanti, tur baigi. Tur vajag, man liekas, atsevišķu epizodu. Atsevišķu, epizodu. Tur grāmatu var sarakstīt. Domāju, ka ir bārmeņi, kas sev kaut kur ir pierakstos, atzīmējuši kaut kādas lietas, kas notiek bāros, bet vajag daudz arī lietas, kas notika Vegasā, tas palika Vegasā. Tas arī ir par bāru dzīvi, vajag daudz lietas, tā arī viņas paliks pie manis viss. Varbūt ir kaut kas tāds, kas tieši, ko tu atceries tagad, kad tu maini dzīvesveidu, un tu atceries, tur bija tāds notikums vai kaut kas, kas tev lika saprast, man vajadzētu tā kā attiet no tā visa un mainīt. Jo tu esi redzējis kaut ko konkrēti tādu. To, ko tu redzi bāra dzīvē, īpaši naktsklubu dzīvē, tur pēc katras balītes var izdarīt secinājumus.
Nu, arī daudziem, man liekas, ļoti daudziem tā ir. Balīt paiet otrā dienā. Nē, es vairāk nekad viss, nē. Reiz tāds. Tas ir standartā, jā. Jā. Nu, tas arī ir tas, uz ko, jā, katrs pieejam. Nu, jā, tas arī ir tas, ko tu paņem no tā, ka tev ir balīt, visu forši, tur ir iedzeršana, tur dizī. Tad otrā dienā ir slīgta, tur diena, var teikt, nav. Nu, tā, ar gadiem tas aizved jau pie doktora durvīm. Jā, kaut kā. Bet, nu, jā. Kas tu teiksi pie doktora Dulitla? Dulitla. Jā, aizved pie dzīvniekiem kaut kādiem. Bet Jā. es nezinu, es pēdējā laikā, man ir bijuši arī posmi, kad es domāju, visas nedzeršu, tā kā es saņemšos visu, un es varbūt pat nedzeru. Man pat ir bijis tā, ka es 5 gadus nedzeru, nesmēķēju, bet tāpat tās kaut kas notiek, un tu atkal atsāc. Un man ir interesanti, tā kā, vai tev, es nezinu, varbūt tev arī kaut kādā brīdī būs tā, ka, Nē, man jau šitāds brīdis jau ir bijis. 2000. gads plus mīnus. Es arī nobremzēju pilnīgi visus. Es gan smēķēju, man liekas, cigaretes vai tabakas, kaut ko tam līdzīgi, bet nē, es arī tur, nav alkohols, nav party animals. Es 7 vai 8 gadus tā nodzīvoju. Un tad, jā, tas sanāk, ko es 2002. 2009. Vērām savu klubu vaļā. Un, jā, tad arī atvērās vecā balīšu schēma vaļā. Un tad, jā, ienīru atpakaļ, viss sāk iedzert un tā vēl uzpīpēt. Kā tev liekas, tev atgriezīsies kaut kad tā ēra balīšu? To jau, man jau, tagad es esmu tā kā iemācījies savādāk noķert to kaifiņu. Jā. Kādā veidā? Tā ir veselīgas lietiņas, kuras paceļ. Ar maču? Tas varbūt arī tēja, jā, tas varbūt svaigs gaiss, foršs sarunas, cilvēku galvā ienāk prātā, ko doma. Tur ir baigi daudz opcijas. Kā tu vari tā kā pārliecināt sevi, ka tagad šitā mača, es aizstāju alkoholu ar maču tagad vai tēju kaut kādu? Nē, es jau neaizstāju. Man nevajag aizstāt, jo man nevajag, man negribās, man nav vajadzības pēc tā alkohola vai pēc narkotikām un tā tālāk. Man, es to biju, kā es kaut kad nesen teicu, es pastāvēju, es biju iebridis tajā peļķē, līdz ceļiem, tur dubļos, es tur pastāvēju, smiskā pārā, kā es gribu notīrīties un iet tālāk, tīrām kājām. Es zinu, kā tajā peļķē bija, es negribu tur vairāk. Tas ir mans tāds motivācijas tekstiņš pa lielam. Kāds tev tagad plāns, ko tu vēlies sasniegt varbūt? Vai? Noskriet maratonu. Noskriet maratonu. Es gribēju noskriet maratonu, šodien varēja to darīt. Tas bija šodien jādara, bet tur arī kaut kādas zīmes liekas kopā. Un, nezinu, man bija plāns aizbraukt līdz baznīcai, bet es nevarēju līdz viņai tikt, jo meža parks viss bija vienkārši nobloķēts. Jā. Un tā es neuzspēju uz baznīcu, atbraucu mājās, bišķiņ pastījos filmas kaut kāds un tad satiku jūs. Bet, tuvākā nākotnē plāns ir, es gribu vizināties pa pasauli. Jā. Es domāju, ka vasarā es braukšu uz Spāniju, jo man jāsatiek ir viens cilvēks, kurš būs Kairā, Eģiptē. Un no Spānijas, kur es atrodos līdz turienei ar prāmi, vienkārši dažu stundu brauciens, un mēs satiekamies, un mums ir balīti. Tur pretī arī Bez alkohola balīti. Jā, tur pretī ir tieši tāds pats cilvēks, pilnīgs, kuram ir iepriekšējā dzīve par reiviem, pa balēm notikusies.
Un tagad arī kaut kāds Arī ir mainījies. 11 gadus ir pilnīgs off un veselīgais dzīvesveids un tā tālāk. Nu jā, tas ir tāds tuvākais plāniņš. Nu, gribās vizināties pa pasauli apkārt, redzēt visu kaut ko. Nu, es jau esmu arī redzējis gan visu kaut ko. Bet, nu, jau iepriekš biju uz kuģiem strādāju, kuģoju pa pasauli. Tas bija pirms es stāku bāros strādāt. Nu, ļoti ātri, jā. Cik tev gadi ir? Bet paralēli tam arī es, nu, bārā, kad strādāju, es paralēli arī vizinājos pa pasauli. Jā. Nu, tur bija tāds miksiņš. Es apbraucu apkārt zemeslodē vairākas reizes un sapratu, ka tas īsti nav priekš manis, jo tur ar to, nu, mēs tirzniecības kuģiem braukājāmies. Tur tu esi tā kā iesprostots, nu, tā kā cietumā, principā. Tu esi nonācis ar komandas biedriem, kuriem, nu, tev nav izvēles. Tu ar viņiem esi un viss. Bet tur tie cilvēki tādi, nu, ar visādiem tarakāniem galvā. Bija bieži situācijas, kad vai nu tu viņam, vai viņš tevi, un kāds no, vai abi divi lido mājās. Un, nu, tas tāds man nepatika. Kāda tev bija tā jūrā? Kāda varbūt kaut kāda situācija, kur tā, nu, kaut kāda crazy vispār, kaut kas out of, nezinu, normāls dzīves ir noticis? Jā, nu, man vispār pirmais tāds lielais brauciens kuģojot bija prakses brauciens. Latvijas kuģniecība. Vedām banānus, vadājām no Dienvidamerikas uz Zigs Eiropu. veda banānus. Un reizes bija plānots. Tagad apgalvo to reisu. Reiz bija plānots 4-5 mēneši. Mums sanāca nokuģot 8 mēnešus. Savā prakses laikā mēs nogremdējām kuģi, citu kuģi. Kādā veidā? Tur ir beigies stāsts garēt. Vajag stāstīt? Tur ir iespēja pastāstīt. Okay. Nu, tātad mēs no Ekvadoras atvedām banānus uz Sīriju. Sīrijā mēs izkrāvām banānus un gaidījām, kad uzkraus mandarīnus no Sīrijas. Mandarīnus vedām uz Vāciju. Kamēr mēs stāvam ostā Sīrijā, gaidām mandarīnus, tikmēr viss tur komanda jautrā prātā. Tur bija pa $1 varēja nopirkt litru alkohola vietējā. Protams, visa komanda kož katru dienu. Mēs kā studenti, nu, tajā laikā mums bija, nu, neinteresēja alkohols. Un mēs vienkārši tusējam pa kuģi un kaut ko tur un pienāk vakars un pēkšņi signāls, beigi izdevīgais dīls, jāiet ārā, tur jābrauc kaut kur, cita osta, cits produkts jāņem, jākrauj virsū. Visa komanda pālī, atvainojos, tas ir piedzērsies. Un, nu labi, mēs kā studentu forši ejam ārā no ostas, pametam Sīriju, mēs pa pirtiņu ņemamies un pēkšņi tāds bum, izskrienam ārā un uz klāju un skatāmies, tur prožektors saslēgt un mēs stumjam citu kuģi. Tā kā jūs Mēs ietriecāmies citā kuģī un mēs viņu stumjam, jo, nu, labā jūras praksa saka, ka, ja tu ietriecies, tu nedrīksti atpakaļ gaidu dot. Tu atvērsi to caurumu, tur momentāli viss mainās pa sekundēm. Bet sanāk, tas viss ir dēļ alkohola? Jā, viss komanda bija pilnīgi piedzērsies. Un, jā, tas ir vēl viens stāsts, alkohols, ko izdara. Jā. Un tā, jā, mēs nu, jā, principā mēs to kuģi nogremdējām pie Kipras. Un mūs aizvilka atpakaļ gaitā, mūs aizvilka uz Grieķiju. Un tā mēs tur Grieķijā mēnesi nodzīvojām, kamēr mums remontēja kuģi. Un tas tāds viens stāstīņš. Tad mēs bijām Panamas kanālā, kur tieši tā pati komanda bez vadošā sastāva, jo vadošais sastāvs aizlidināja uz Latviju. Viņiem tur tiesas darbi un kas, bet mums bija citi komandieri bija.
Un mēs Panamas kanālā ietriecāmies ar mūsu kuģi. Kādā ziņā Panamas kanālā? Nu, Panamas kanālā, ka iet iekšā kanālā, jā, tur šaurs ļoti, bet tur beigās sistēma, lai tur tiktu iekšā, tur viss tiek pieskatīts un tā, bet mums bija kaut kā viss tā sanāca, kad atkal bija kaut kādi jocīgi cilvēki un vienkārši iemauc Panamas kanālā. Tā kā pirms pāris gadiem bija tas Evergreens. Yes. Kaut kā Ēģiptē, ne? Jā. Tas bija tajās Soļas. Jā, tad bija nākošais, kas Ziemeļjūrā mums aizdegās glābšanas laivas. Principā daļa kuģa mums deg, mēs esam Ziemeļjūrā augsts, nevar saprast, kas notiek, dzēšam. Tad, principā, tas mūsu ceļojums, pieredzējušie jūrnieki, kas tur jau arī ļoti daudz kuģojuši, teica, ka viņu mūžā nekas no tā nav vispār noticies kuģojot. Mums tas viss notika vienā reisā. Tā kaut kā. Palaidēties tādā tik. Jā, tas bija viens tāds. Es apbrīno vienkārši, man liekas, ka Zigi ir tik daudz stāstu, tā kā, tu nevarēsi visu to vienā kaut kādā tur epizodē pastāstīt, bet tik daudz vienkārši tas lore Zigi ir nenormāli milzīgs. Jā, bet no tiem visiem stāstiem tur jau no katra paņem kaut ko sev. Jā, obligāti. Jā, un tur ir tā veidojās tāda vērtība, tāda skala. Par to vērtību skalām arī varam runāt. Es vēl domāju joprojām par tiem jūrniekiem. Viņi visu savu dzīvi ir kaut kur kuģojuši pa pasauli. Un viņiem nekas interesants nenotiek. Nezinu, cik 30 gadus kuģo un nekas nenotiek. Un tad ir Zigis. Uzreiz pirmajā reizē viss notiek. Tā sagadījās, jā. Īpašam cilvēkam. Īpašai aurai jābūt. Tā sagadījās, jā. Jā, bet arī tās vērtības, kādas bija pirms 30 gadiem. Vecvecākiem, jā. Vecvecākiem. Varam pastīties tādu rakursu. Kāda Ulmaņa laika, ja, tur arī bija vērtības. Kādas apmēram, ja. Un tagad. Tātad kādas pagaid, zini par Ulmaņa laika vērtībām, kā viņas atšķirās no šodienas? Jā, tad vispār Latvija, ja par Latviju runājam, Latvija... Jā, ņemam lokāli. Jā, lokāli. Latvieši taču verga kalpi tauta. Tāpēc tu izvēlējies to profesiju? Jā. Nē, tā profesija tā pati kaut kā atrada mani, man liekas. Man tā iemācīja vai izskoloja man, kad visam jābūt ir tā, ka kā mēs pašējam kaut kur uz restorāniem, uz ballītēm, mēs zinām, ko tur var saņemt. Un tad kad esmu otrā pusē, man zinu, kādam jābūt ir gala rezultātam. Tad es cenšos viesiem iedot. Gribu garšīgi mērīt, lūdzu. Piemēram. Labi, bet runājot par vērtībām. No turienes jau nāk tās vērtības. No turienes jau tās vērtības. Ulmaņa laikos. Sarkano mēriju. Asiņaino mēriju. Asiņaino, jā. Ir starpība kaut kāda, pagaidi, tie ir divi. Vienkārši nosaukums asiņaino. Mēs aizrunājāmies kaut kādā kosmosiņā. Bet es vienkārši skatos tām lampām. Es jau neesmu alkoholists, es nezinu tos nosaukums kokteļiem. Tas arī, galvenais ir ideja, galvenais saprast. Bet, par Ulmaņa laikiem, kad latvieši kalpa tauta, tur bija tās vērtības, stingras, bet šitī. Jā.
Un tagad viņas ir, pateicoties viss, kas tagad apkārt notiek, Globalizācija. Globalizācija. Viņas ir kļuvušas, mums ir iespējas jau tik ļoti daudz vairāk nekā iepriekš. Mēs pirmīt runājām par to vecumu, vai ne? Tev šobrīd, cik tev šobrīd ir? Jā, 25, jā. Pusi, jā. Un tavos 25 gados tavas vērtības atšķirās no tām vērtībām, kuras bija ulmaņu laika cilvēkiem, vai ne? Jā. Vai man ir 30, esmu vecāka par tevi, man ir 30 gadi, un es saprotu, ka mani vecāki tajā vecumā bija pavisam citu, viņiem bija pavisam citas vērtības, dzīvesveids un tā tālāk. Zanē vispār, cik Zane tev gadu? Man ir mazāk nekā jums abiem. Es nezinu par savām vērtībām, bet man liekas, ka manas vērtības, kaut vai maniem vienaudžiem, man liekas, vērtības ļoti atšķirās. Tā kā viens vecums, bet pat mūsu, tā kā, ja kādreiz bija tā, ka tur viens vecums plus mīnus visiem, un tad viņiem ir līdzīgas tās vērtības, man liekas, šobrīd tā vairs nav. Man liekas, vairs nav tā, ka tur tajā vecumā visiem ir tādas vērtības. Man liekas, tagad jebkurā vecumā var būt jebkuras vērtības. Jā. Neatkarīgi no tā, cik tev ir gadi. Ja kādreiz tur bija, tā kā tu teici saviem vecākiem, tur, kad bija, 30, visiem tur vērtības, tur māja, ģimene, bērni. Tagad 30 gados vienam ir tādas vērtības, vienam ir, apceļot pasauli, vienam ir karjera. Tad mēs esam brīvāki. Jā? Globalizācija. Bet, runājot par to vecumu, kāpēc mēs vispār atceramies, mūsu podcasts nosaukums Gen Mix. Bet neskatoties uz to, ka mums ir tā atšķirība vecumā, mēs tā kā varam pateikt, ka mums ir kaut kādas kopīgas vērtības, vai ne, un vispār saprašana par dzīvi. Jā. Neskatoties uz to age gap. Tas ir interesanti, jo es nezinu, man liekas, ulmaņu laikos mēs nevarētu tā parunāt ar kādu pieaugu, tā kā, pieņemsim, tu nevarētu parunāt ar Zigi par kaut kādām šitādām lietām. Man liekas, ka tas vienkārši cilvēki tā nedarīja. Jā. Varbūt citas tēmas. Zigim pret tevi būtu vispār cita attieksme, tev pret Zigi būtu cita attieksme un man pret jums. Jā. Bet tagad mēs tā kā esam vienā kaut kādā vidē, un mēs nejūtam to atšķirību. Ir kaut kādas tur citreiz. Kaut kāda tur uzskatā, kaut kas tur. Kaut kāda boomeri tur parādās. Domāšana, bet tā kā ir general. Īstenībā mēs šeit, tu esi Gen Z? Jā. Es esmu kaut kas starp Gen Z un Millennial. Tur kaut kāds tur tagad jauns. Es esmu pagājušā gadsimta produkts. Kas ir Zigs ir boomers? Atmīsī. Jamie pull it up. Jā, par tām lietām ir interesanti. Man vienkārši patīk tas, ka mēs patiešām tā kā varam sadzīvot kopā, neskatoties uz to, ka ir tās kaut kādas vecuma atšķirības. Man liekas, tu arī ietilpst joprojām Gen Z. Es nesen lasīju kaut kur, ka ir ķipa Gen Z, tad ir starp Gen Z un Millennialiem Gen X. Nē, kaut kas viņš ir Gen X. Bet starp Gen Z un Millennialiem tur ir kaut kas jau vēl. atšķirās, jo katrā vietā ir pilnīgi cits kaut kas. Jā, arī. Bet es esmu stabili Gen Z, man liekas. Ko esi Gen Z? Man agrāk likās, ka Gen Z, nē, es nevaru tādiem cilvēkiem vispār. Es nekad nekomunicēšu ar Gen Z. Look at us now. Jā. Es tā domāju par kaut kādiem Gen Alpha. Gen Alpha, tas ir pēc tevis jau Gen Alpha. Kaut kāds, man liekas, 15 gads uz Tas mans dēls varētu būt. Tas tavs dēls, jā. Laikam Gen Alpha. 14. Alpha male. Jā. Okay. Viņš arī droši vien ar mums šeit varētu mierīgi pasēdēt, papļāpāt, patusēt. Vajadzēja viņu ielūgt arī. Nākošajā redzījumā. Nākošajā epizodē. Mēs paplašināsim mūsu Gen Mix. Jā. Tā lēnā garā mēs kaut kā varam tajā ieskatīties. Bet viņš to var izgriezt mierīgi ārā. Viņš to visu. Nē, tas viss 34 minūtes. Mums ir palicis starp citu kāds 10 minūtes parunāt. Mēs varētu kaut kādas conclusions veikt par šo sarunu
diezgan tāda, viņa ir tāda visaptveroša, bet Bet galvenais ir par tām par pauzēm, ja, un par tiem neveselīgais veselīgais, neveselīgais. Alkohols, bezalkohols. Nu, redz, tagad man šķiet, tāda moderni ir bezalkohola lietas. Es tieši gribēju teikt. Nav alkohols, bet to kaut kā aizstāja, man liekas, drugs. Tas nebija tas, ko es gribēju. Nav tā, ka tagad jauniešiem viņi ir vairāk tā kā uz narkotikām, nevis uz alkoholu. Jā, Tu man to prasi? Tavu vecumu. Nu, kā mēs redzam, tagad es nepavadu laiku ar savu vecumu cilvēkiem, es pavadu laiku ar citiem džen. Bet par bezalkoholiskajām lietām es gribēju teikt, par tām pašām paudzēm. Tā kā pirms kaut kādiem, 30 gadiem, kad tu sāki strādāt bārā, man liekas, tad nebija tāda varianta, ka tu aizēji uz bāru un tu tur vari dzert kopā ar alkoholiķiem. Tur tā kā bezalkoholiskas kokteļus dzert vai bezalkoholiskas lietas. Par tevi iesmēja, ka bezalkoholiskas. Bet tagad, man liekas, arvien vairāk ir visos klubos un bāros parādās, kokteļi un iespējas dzert bezalkoholisku un tā kā. Jā, tas ir stilīgi un tas ir forši, veselīgi, jā. Kāpēc tev... Es kā alkoholiķis. Nē, šito atceros. Tagad es biju, pirms pāris mēnešiem Bulgārijā mēs bijām tusēt. Un es atceros uz toreiz, es domāju, visas tagad nedzeršu. Nu, arī man tur uznāca tāda pauze. Un mēs aizgājām uz kaut kādu klubu. Un es atceros, tur bija ļoti liela izvēle, no kā izvēlēties bezalkoholiskie dzērieni. Un tā kā arī pat apkārt, ja kāds grib tevi izsmiet, viņi nevar tevi izsmiet, jo viņi nezina, ka tur nav iekšā alkohols. Jo tas izskatās tieši tāpat. Vienkārši garšas ziņā tas atšķirās. Vai tev ir jāpārdzīvo par to, ka kāds... Ne, es nepārdzīvoju, bet tā kā arī tas stāsts, ko Zigis tikko teica, ka pirms 30 gadiem tevi izsmēja, tagad tu pat nevari izsmiet, jo tu nezini. Tu nezini to. Bet tagad arī, man liekas, tā pa lielam vienalga visiem. Tagad vairāk pieņem cilvēkus tā kā dažādību. Nevienmēr, bet tā kā. Gan arī pieņem, gan arī ir vairāk vienalga. Kāda atšķirība? Ko tu dari? Jā. Tajā brīdī, kad mums kaut kāds connections vai ir kaut kāds intereses, tad tas ir svarīgi kaut kas no tā. Bet, tā kā, vērtībām nav obligāti jāsakrīt, lai mēs varam runāt. Jā. Kā tu vari uzskatīt kaut ko citu. Piemēram, tu nelieto alkoholu, mēs lietojam. Reiz par reizē. Tas bija jānes. Bet tā kā, tas nenozīmē, ka mēs tagad nevaram parunāt. Tas nav tāds, es tev nesaprotu, ar tev nerunāšu vairs. Tas tā nestrādā. Tas tā nestrādā. Vairs. Es nezinu, varbūt kādreiz arī tas tā nestrādāja. Nezinu, es neesmu tik sena. Zigiem, man liekas, viņš nelieto alkoholu, bet viņš var pavadīt laiku ar mums, pieņemsim, kad mēs dzeram alkoholu, mēs lietām alkoholu, bet viņam tas netraucē, jo es pieņemsim, es nevaru būt cilvēku vidē, kur ir iedzēruši, es nevaru izturēt vienkārši. Vai nu es arī dzeru, vai nu es tur neesmu vienkārši, es nevaru būt tāds. Es nevaru būt tajā pašā līmenī, bet man liekas, ka Zigim ļoti labi sanāk, viņš bija kaut ko tur. Zigim ir jautri vienkārši bez alkohola. Pat neskatoties to, man nav jautri bez alkohola, bet neskatoties to, ka cilvēki apkārt ir iedzēruši, un kad cilvēki ir apkārt iedzēruši, tur ik pēc katra dzēriena tā pakāpe mainās, un viņu uzvedība mainās, bet Zigis tā kā tur līmeni, tusē, iet līdzi, jā. Kā šito var iemācīties, jo es nezinu, es labprāt arī nedzertu. Es dzeru tikai tāpēc, ka es nezinu. Es nezinu, kāpēc es dzeru. Es man liekas, zinu atbildi. Tev vajag vienkārši atrast kaut kādus īstos cilvēkus. Jo, ja tu tā kā, ja tev... Es ar tevi tusēju. Bet mēs esam tusējuši kopā, tā ka mēs neesam dzēruši. Redzi? Saprot? Jā. Tur ir tā lieta. Svarīgi ir arī kādi ir cilvēki apkārt, bet... Jo citreiz tu pat esi ar cilvēkiem, kuri skaidrā, un tur tāds, es viņus nevaru izturēt. Tad nevar pat skaidrā ar viņiem izturēt. Tur jau nav vairs starpība, vai tu dzer vai tu nedzer. Nezinu, kā es esmu baigi daudz visu kaut ko redzējis. Tāpēc man ir viegli, es zinu, kas notiks uz priekšu. Kā visi, man liekas, to zinu apmēram, kas notiek, kad cilvēki
iedzer un balīt un tā. Bet, nu, es vienkārši zinu, kā jūtās tie cilvēki, kas iedzer. Nu, bet man nav obligāti jāiedzer. Es tāpatās varu izklaidēt sevi un balēties. Kā tu to panāci? Ar pieredzi. Jā, pareizi. Jā. Vispār. Tas sanāk, tas ir vairāk par kaut kādām taviem komunikācijas skilliem, nevis, nezinu, tavu pašu, nu, tā kā pašsajūtu, kā tu jūties. Nu, es nevaru tevi atrast to formulu. Kaut kā vienkārši tā ir un viss. Es gribētu teikt, ka arī ar šo mēs varētu noslēgt mūsu Kāds mums ir tā kā... epizodi. Man liekas, šajā Te ir- raidījumā ir Vienkārši. sarežģīti. Nē, te ir vienkārši mēs izgājām cauri vairākām tēmām. Vairāk Un, vai mazāk. Vairāk vai mazāk, bet tā galvenā tēma ir tā kā... Tā galvenā tēma bija alkohola lietošana, vai ne? Alkohola lietošana. Un starp citu, tu neliet. nepastāstīji par savu grāmatu, kur tu šodien iegādājies. Jā, grāmata. Reklāma. Reklāmas pauze. 6 vielas, kas maina tavu dzīvi. Un tas viens pazīstamais Kaspars vakar ieteica. Palasīsim. Interesanti. Dopamīns, oksitocīns, serotonīns, endorfīns. Nu, tāds lietas. Hormoni, bet nu, tas hormonālā grāmata. Hormonālās lietas. Nu, runājot par dopamīnu, tā ir viena no tām lietām, vielām, Jā. var tā nosaukt, kur... Jā, tur te bija tas kokteils, vai ne? Jā, Eņģeļu kokteils. Jā. Un tajā eņģeļu kokteilī ir visi tie hormoni, kur atbild par mūsu labo noskaņojumu, bet mēs to varam darīt vai nu lietojot alkoholiskos kokteļus, vai ne? Jā. Vai nu tu uzzināsi, kā mēs to varam darīt šajā grāmatā, un tad tu padalīsies nākamajā epizodē ar mums, ko tu iemācījies, un kā mēs varētu aizstāt tos alkoholiskos kokteļus, ar ko mēs varētu aizstāt ar kādiem citiem kokteļiem bezalkoholiskiem. Jā. Mierīgi, veselīgi. Veselīgais dzīvesveids. Aiziet. Ok. Karači, let's wrap it up. Veselīgais dzīvesveids. Forši, ka kādam tas izdodas. Es ceru, ka mums arī kādreiz izdosies. Ja kas var pamācīt. Zigis mums iemācīs vispār. Jā. Jā. Tagad Zigim būs jauna pieredze dzīvē. Un viņš iemācīs mūs visu. Savākties. Savākties. Galvenais savākties. Un tad, kad savācās, tad aiziet. Kā vajag. Labi, pirmā epizode ir done. Paldies, Zigi, ka Paldies. piedalījies šajā pasākumā. Paldies jums. Paldies, ka uzaicinājāt. Tad mēs tiekamies nākamajā epizodē, ja tāda būs. Būs, mums Gan jau, ir ka daudz. būs, jā, mums ir plāni, mēs plānojam. Šis bija podcasts Gen Mix. Gen Mix 1. Paldies! Nu, tagad